esam atgriezušies, ir 2024. gads, esam atgriezušies ar spēku studiju. Un šodien šeit aprunāsimies ar pagājušā gada Latvijas čempionu. Ar mani kopā ir Juris Kokainis, kolēģis. Labdien! Čempiņš, Māris Krievels. Sveiki! Jā, Mēs sāksim ar to, kas ir spēks. Droši vien, ka ļoti daudz nemaz nezinu, kas ir spēks studija. Jā, spēks studiju varam pastāstīt. Arī šogad, tāpat kā pagājušo gadu, esam uzsākuši intervējam, runājamies ar spēku sporta pārstāvjiem, atlētiem un cenšamies jūs informēt par konkrētā atlēta vai personas nākotnes plāniem, pagātni. Tā lai interesanti ir jums un arī pašiem mums. Un tā kā mums ir pamatā spēku vīri, jo mēs arī rīkojam spēku vīru sacensības, tad, protams, ka mēs esam sākuši ar spēku vīriem. Un turpināsim ar spēku vīriem, bet mums pagājušajā gadā bija arī intervija ar svaru bumbas celšanas. Ja, ar dāmu Latvijas rekordistu un Latvijas čempioni. Mums bija, kaut kas vēl bija, tagad jāsāk domāt jau. Mums bija boksers. Jā, pareizi, mums bija boksers. Mairs Tubuļevičs, jā. Jā, tā kā mēs runājam par visu. Mēs bijām arī ciemos, mēs bijām uz Kuldīgu aizbraukuši. Arī uz Kuldīgu, jā, tur bija Kuldīgas mūsu spēka atlēti. Mēs bijām Ogrē, tur bija tikai Jāgars Kazeļņiks, bet šodien mums ir Latvijas pagājušā gada čempions. Māris Krievels, arī Ogrēnietis, starp citu, jā. Jā. Jā, bet Latvijas čempions, tas ir tikai tāds, teiksim tā, piliens jūrā no tā, ko patiesībā Māris līdz šim ir iespējis. Un Māris ir arī divkārtais pasaules čempions svaru kategorijā līdz 105 kg. Pareizi, Māris saka? Jā. Un Mārim arī pieder pasaules rekords akmeņu celšanā. Varbūt pastāst mazliet, cik kāds svars un ar ko, kāds ir tas pasaules rekords? Pasaules rekords uzstādīja Ukrainā. Bija spēku sacensības līdz 105 kg. Un tajā vingrinājumā bija vingrinājums pēdējais. Bija akmens jāceļ, 170 kg uz pleca jāliek. Un minūtes laikā es pacēlu 6 reizes. Tajā momentā es pat nezināju, ka man pieder jau pasaules rekords. Un tad tikai pēc pāris dienām man uzrakstīja Ukrainis un pateica, ka mans tas paceltais svars uz 6 reizēm ir oficiāli pieņemts kā pasaules rekords. Viņu arī kaut kā video fiksēja, vai tur netika fiksēts? Viss tika filmēts, jā. Man arī pašam video stāv Instagramā. Klau, bet tad jau mēs īstenībā varam Latvijā tagad mūsu akmeņi ir. Mēs varētu mēģināt to pasaules rekordu pārsist. Labi, mēs šodien mēs sēžam šeit. Jā. Bet diez vai es gribēšu svaru turēt līdz 105 kg. Svaru tas bija, jā. Tad cik tev tagad starp citu ir? 104. 104. Bet tad jau ir pagaidām vēl ok? Ir, jā, bet es ņēmušu vairāk. Labi, cik tev tas starts, tad pajautāsim mazliet savādāk. Kāds ir tas kaujas svars tev? Pagājušajā gadā man labākais svars, lielākais svars, teiksim tā, neteikšu, ka labākais. Lielākais svars man bija 118. Un labākais? Labākais, kad es jutos tiešām tāds spēcīgs, tas bija tajā gadā, kad uzstādīja pasaules rekordu, tad man bija 112 pēc visa īstenībā. Okay, to tā kā bija pagājušajā gadā, bija pa daudz, es saprotu. Varbūt iespējams. Bet pagājušo gadu taču uzvarēja Akropolē fināla posmā. Un cik tev tad bija svars? Akropolē man bija kaut kāds... Var izcīnīt Latvijas čempionu titulu? 115 kg. Ar 115 Skatītāji ar 115 kg var uzvarēt Latvijas spēku vīru čempionātu fināla turnīru. Viss vingrinājums. Tiem, kuriem nav taisnām kāds skap vaļā un uz priekšu. Labi, par svaru mēs esam noskaidrojuši. Tad jautājums ir, kā to svaru var dabūt, kā viņu var noturēt? Daudz jāēd. Sporta uzturs. Protams, tur arī bija jādzer no rīta un vakarā. Bet pārsvarā jau visa laikam tā ēšana lielā. Protams, es neesmu no tiem, kas ēd tur pareizi. Es ēdu visu, kas man garšo. Tas ir tie čipši, bulciņas, tortes. Un, protams, ir jau arī vakarā kārtīgi ēdieni, ka tur makaroni ar gaļu un rīsi ar gaļu. Bet es baigi neskatos. Es dzeru limonādes, enerģijas dzēru, kolu, jā. Sacensībās kola obligāti enerģija. Bet starp citu, kā lieliem vīriem, varbūt ir liels mašīnas,
Un kāpēc es pieminu mašīnas? Starp citu, mēs esam pie mūsu sezonas drauga, pie Autobasadone, Biķernieku ielā 145. Atrodamies un turpmāk mūsu spēku studija būs tieši šeit. Tā kā turpmāk... Kas var nākt, nākošās reizes var nākt un līdzi just. Ja? Var līdzi just un var nākt noteikti atrast sev piemērotu auto. Bet atgriežoties pie auto. Ar kādu pats auto brauc? Ar Audi. Ar Audi? Jā. Ir pietiekoši izmērs, 115 kg. Jā, priekš manīm ir labi. Priekš Agravu ir noteikti pa mazu, bet priekš manīm ir labi. Jā. Ar Agru Kazeļņikam jau es daudz, kad vajadzētu padomāt. Viņam tas gaso busiņš piestāv, Jā, bet priekš manīm ir labi. Nesūdzas. Labi, mēs tā kā esam mazliet parunājuši par to iepriekšējo gadu, par tiem svariem, par to, kā mēs tur par čempionu titulu, starp citu. Es īstenībā gribētu pajautāt par to čempionu titulu. Labi, tu vinēji visus vingrinājumus. Jā. Bet tur pakausīja jūti to, ka jo mums tomēr ir tā, ka mums ir paudžu maiņa. Tu vēl mums esi no tāda, es pat teiktu, pa vidu. Pa vidu, starp tiem, kas jau tā kā beidz jau, un ir beiguši. Un tad, kas ir palicis no tiem laikiem? Starp citu, kad tu sāki, kā tu esi gājis tagad? Izstāst, teiksim tā. Es sapratu, es gribu startēt spēku sportā, šajā gadījumā spēka vīros. Kā tas viss? Es vispār atnācu zogļu mācīties. Atnācu zogļu mācīties, jā. Tā kā es ļoti pārdomāju, esiet uzmanīgi tie, kas iet uz zogļu mācīties. Ir potenciāli, ka jūs varētu būt spēka vīri. Vai Latvijas čempioni un pasaules rekords. Es neteikšu, ka biju tas paklausīgākais. Es ļoti daudz alkoholu lietoju. Un visu kaut kādas citas lietas. Bet tad es kaut kad saņēmos, aizgāju uz Ogres sporta centru, uz svaru zāli. Tad viņa vēl bija veca, tur bija viss tāds ļoti sliktā stāvoklī. Bet man patīk, ka tur bija akmeņi, tur bija baļķi. Protams, es viņus nevarēju pacelt. Vienīgais, ko es tur cilvēks tieni, tupienu, spiešanu, gatavojies tādā kā trīscīņai. Un tad jau sāku startēt trīscīņā pēc man liekas, pēc 2 gadiem. Un tad jau trīscīņā jau laboja Latvijas rekordus vilkmē, pēc tam jau kopsumā laboja rekordu. Un tajā pašā laikā, kad es trenējos, man stundas beidzās, lekcijas beidzās, gāju uz sporta zāli. Un tad bieži vien arī satiku tur Agri. Protams, mēs nebijām tur labos draugos. Tā, čau. Un tad tur bija Raivars, Dainis, Livda braukāja, Otomārs Skreja braukāja. Ļoti daudz lielais spēka vīri braukāja. Un tad, protams, kad skatījāmies, tādu svaras cilā un tur dauza to stieni tik. Kā saka, āķis lūpā bija? Un mazliet, bet vēl nelikās, ka esmu tik spēcīgs, ka varētu ar viņiem kopā. Un es, protams, trenējos tie trīscīņai. Pēc tam jau pamazām tajā sporta zālē tur ar Agri sāku komunicēt, ar Aivaru, Daini. Jau viens otru jau sākām mazliet aprunāt. Un tad jau aizgāja pa čomiem. Un tad kaut kad ieliku Facebookā, man liekas, video, baļķi taisīju 110 kg, tur pāris 4 vai 5 reizēm. Un tad Agris uzrakstīja Facebookā, man bija tāds, vajagais tāds gandarījums, vai negribu startēt Latvijas amatieru sacensībās, atlasē. Un varētu pamēģināt. Un es biju tajā laikā, pats vieglākais. Es ienācu spēkvīros ar 86 kg. Visi pārējie tur bija 100 kg pāri. Kas absolūti nav nekas. Un, tāds kā šobrīd mums universāls ir. Jā. Piemēram, vai valdes. Jā. Un tad tu amatieru atlases paliku 2. vietā. 1. vietā bija Uldis Ķiploks, un tas paliku 2. vietā. Un no tās reizes arī man iestājās tāds kā āķis lūpā, un es laikam esmu tur labs un jāturpina. Okay. No tiem laikiem, tu minēji Uldis Ķiploks, es tagad sāku domāt, tiešām, tagad tā amatieru sacensības mums ir vēl palicis ar tiem, kuriem tu toreiz kopā? Kādreiz, kad es ienācu pie lieliem spēku vīriem, godīgi sakot, bija krietni interesantāk, viss tas sacensības, viss tas, jo atlēti bija krietni vairāk, bija tas Artis Plivda, tad Oskars Martužāns, tad Jānis Šleckus, tad bija vēl, kas vēl bija, Ķiploki bija brāļi, Mundeciems bija,
Otomārs skrēja, Grahoļskis trakējs vēl ļoti daudz bija spēka vīru. Man kā jauniņiem bija baigais stimuls. Es gribēju tos lielos, vismaz pusi no viņiem tā. Novinēt. Jā. Un tas bija baigais stimuls man. Un tad jau pamazām, jau ar katru gadu, jau mazāk un mazāk palika. Un tad jau... Ja mums arī vēl pa vidu vēl Covid, tad... Jā. Bet es ceru, ka mēs jau tagad restartējamies. Bet tagad, piemēram, tu izstāstīji, ka tu 3 cīņā. Kāds tev tagad ir šobrīd tas treniņu grafiks? Es saprotu, ka pamazām visi spēki vīri atsāka gatavošanos sezonai. Pieņemsim, tu esi atsācis, kāds ir tavs treniņu grafiks un cik reizes nedēļā, piemēram, ir apmeklē šo treniņu zāli un tieši attiecīgi uz spēku vīru sportu? Teiksim tā, kādreiz, kad man nebija 2 darbi, tad bija tā, ka es trenējos pirmdienu, otrdienu, trešdiena bija brīva, ceturtdienu trenējos un tad sestdienu uz angāru. Principā 4 reizes nedēļā. Tagad ir tā, ka es vienkārši skatos, kad man ir laiks, tad es trenējos. Kaut vai tas ir 11 naktī, tad es braucu. Ja man ir brīvs, es aizbraucu patrenēties. Tu trenējies 11 naktī, kur tev laiž iekšā? Angārā. Angārā tie, kas nezināties, ir spēku vīra angārs, tur, kur tā ir mūsu GASO oficiālā treniņu bāze Ogrē. Mani tur laiž iekšā, tāpēc, ka esmu darbinieks. Protams, ar mani arī kopā, ja kāds grib, var arī ar mani kopā, tad arī tiks. Bet tā... Ja kāds grib 11 trenēties. Jā, kāds pēc darba. Bet tā, protams, vienu pašu 6 cilvēku nelaidīs iekšā. Ok, Māri, bet labi, treniņu grafiks tas ir viens. Tad Latvijas čempiona tituls tev ir pasaules 2-kārtais čempions līdz 105 kilogramiem. Kādi ir nākamie plāni? Es redzu, ja tu, piemēram, svaru masu audzēji klāt, varbūt ir laiks domāt par World Strongest Man sacensībām vai kaut ko tādu. Sapņot jau var. Bet ir jāsaņem uzaicinājums, bet, ja tu parādīsi rezultātus, es teiktu tā, ka daļa mana auguma arī man būs grūti pie viņiem. Daļa mana auguma, jo es neesmu baigi garais. Jo, piemēram, arī Čempionu līgā, kā man pateica, es esmu diezgan tāds salīdzinoši spēcīgs, lai Čempionu līgā startētu ar tiem atlētiem. Bet kā tur viens galvenais pateica, ka mani neņems tikai tāpēc, ka esmu pārāk īs. Kā izskatīsies, kad īss atlēts vinnē lielu atlētu? Mārketings. Es strādāju jau mārketingu. Tas jau vēl uz kaut kādu Ameriku, jo tur tādiem, kad tur apskatās, kad tu vari būt... Kā izskatīsies, ka 1,77 m vinnē 2-metrīgu? Labi, bet kāda tad, ja tu šobrīd redzi, vai pareizi sakot, neredzi dalību tur, kāda ir tava nākotnes mērķi, plāni attiecībā uz turpmākajiem panākumiem? Es jau vairāk gribētu to Čempionu līgu tikt iekšā, jo tāpatās. Gan jau, ka šogad atkal ar Eivaru kopā startēsim pāris sacensībās Čempionu līgā. Jūs novinējāt pagājušajā gadā, jā? Otrie palikā, jā. Tad šogad gan jau atkal vajadzēs Eivaram pārinieku, un laikam jau tas būšais. Super. Jā, varam tikai novēlēt Čempionu līgā. Kaut gan es domāju, ka tur pat ir dažreiz interesantāk, jo tā tomēr ir sērija. Protams, ja es turētu svaru līdz 105 kg, tad jau varētu vēl mēģināt nostartēt Amerikā līdz 105-niekiem, Official Strongman Games. Tur būtu ļoti labi. Un vēl varētu Arnoldā līdz 105 kg. Tas arī būtu labs tāds tituls. Bet tev svars ir jātur zem to 5? Jā, ir jātur. Tas nav viegli, ne? Ja tu... Es negribu nemaz turēt. Jā, negribu turēt. Stipri jāskatās, ko tu dari tad ir. Bez maz vai. Klau, tu pieminēji GASO, tā ir tava darba vieta. Tu minēji, ka tev ir 2 darbvietas. Varbūt īsumā var pastāstīt skatītājiem, ko tu dari ārpus spēku vīru sportu? Ko nodarbojies? Kāda hobija? Kur strādā, ja nav noslēpums? Jā, man 2 darbi. Pa dienu strādāju GASO. Un, principā, pa dienu mēs apsekojam māju gāzes vadus, iekšvadus un remontējam viņus. Un, teiksim tā, ka mēs meklējam problēmas, kuras atrisināt ar gāzes noplūdes, meklējam un tādā labojam viņus. Un tad ir otrs darbs, man ir ezerkauliņi. Tur esmu kā nakts darbinieks. Tad mums tur ir sanitārija, fasēšanas un tur gatavās produkcijas, tur
vai sterilizēšana un viss tāds. Tagad es sapratu, kāpēc tu 11. vakarā arī var kaut kur vēl patrenēties. Jā. Ja ir naktsmaiņa. Gribu pacelāt kādu rīku, tad cilāju. Ārpus vēl pasēšanas. Jā. Ok, skaidrs, Māri. Ejam tālāk. Tālāk, jā, un mums parasti ir vēl viens ļoti būtisks jautājums. Kā jau Juris minēja, tad tu esi no tiem, kas ir šobrīd, teiksim, tajā vecumā, kad tu esi pa vidum. Jau kādu laiku esi spēkvīru sportā, tajā pašā laikā vēl var ļoti ilgi būt. Kā tu motivētu jaunos, ne tie, kas mums šobrīd jau ir mums apritē, bet nāk nebaidīties un sākt trenēties un arī iesaistīties. Kā tu viņus motivētu? Galvenais jau vajag, lai cilvēks pats saprot, ka viņam tiešām tas sporta veids patiks. Viss tā svaro cilāšana, jo es, kad pats ienācu, es vēl nezināju, ka būšu tur spēka vīrs, ne trīscīņā. Man galvenais patika. Man patika cilāt svarus, kas varu pacelt un citi nevar pacelt. Tas man likās tāds ļoti, ļoti forši. Bet galvenais, lai cilvēks saprot, ka viņam patiks patīk to darīt. Ja nepatīks un vienkārši viņš ies, tāpēc, ka domās, ka tur būs tikpat spēcīgs un tā, bet ja nepatīk, tad nebūs rezultāta. Jāmīl tas sporta veids, tad iznāk. Jāmīl jebkurš šajā, ar ko tu nodarbojies. Jautājums man ir par atlētiem, starp citu. Es jau to, ko es iesāku, sākumā bija tas jautājums par to, ka tu esi čempions, tu aizmugurē tā elpa. No tiem citiem, kā tev liekas, kā šī ziema, tad daži, man liekas, diezgan nopietni piegājuši pie tās ziemas treniņu sesijas. Nākamos sekotājs tev, tā varētu šajā gadījumā teikt, ja tu esi Latvijas čempions. Tu trenējies ar kādiem kopā, tu droši vien redzi progresu. Es pat, ja godīgi, tā baigi neskatos sociālās tīklās. Okay. Kā tur trenējos un viss. Nē, es paskatos, tur, piemēram, redzēju, tur Rihards Krieviņš taisīja vilkmi, tur paskatos. Bet tas ir tāds mazliet nost. Bet, kad pienāk sacensības, tad arī pavisam kaut kas cits jau. Bet labi, ņemot vērā pagājušā gada rezultātus, droši vien tur kaut kur redzi varbūt Mairi Kopeiku, Valentīnu Klevīnski, kaut kur tuvojamies Ediju un Ediju noteikti. Es teiktu, ka Andri Dilānu, starp citu, ļoti pagājušo gadu, manuprāt, pielika arī. Es teiktu, ka šogad varētu pietuvieties vairāk Edijs Krieviņš. Aha. Par pārējiem es tā vēl nemāku pateikt. Okay, mēs jau sagaidīsim, ka Kuldīgi atbrauks, ko Mārs ir izdarījis ar... Par Raivi, labi, viņš arī tagad atpūtas režīmā bija, Mairis arī bija atpūtas režīmā. Tagad jāskatās, kā tur tā sezona iesāksies visiem. Jā, starp citu runājot par sezonu, tad mums 13. aprīlī jau šo sestdienu ir pirmais laivu paraugu treniņš. Jā, testēsim 3 vingrinājumus. Ogres bāzē. Tā kā tas tā bez skatītājiem, pašiem pušiem pirmoreiz satikties, paskatīties, ko ir, parādīt sevi un paskatīties uz citiem, ja tā var teikt. Kādā formā sevi uzturēšu? Kāds būsi? Būšu. Jā, tā kā, jā. Es pat nesaprastu, ja godīgi es nesaprastu, ja ogrēnietis nebūtu ogrē. Jā, mums būs arī es skaties, Kuldīgi mums ir apsolījusi. Visi ir atbrauks, tā kā slēdzamies klāt un skatāmies, sāksim 12. Bet, ja mēs skatāmies tālāk par sezonu, tad Latvijas čempionāta posms pirmais mums sen esam bijuši Jelgava. 25. maijs. 25. maijā, jā, ļoti sen esam bijuši Jelgavā, tā kā tas arī mums būs jaunums. Un pilsētas svētkos, tā kā tur ņemot vērā, cik ir plaši tie pilsētas svētki Jelgavā, tad... Kurā vietā Jelgavā mēs esam paredzēti? Mēs būsim pie centrā, pie Rimī veikala, tā kā... Satrakotā publika klausīs krēslu. Tā kā visiem jelgavniekiem un Jelgavas novada un ne tikai Latvijas iedzīvotājiem pirmais posms 25. maijā. Noteikti mēs gaidīsim jūs un noteikti varēsiet arī paši pamēģināt šos svarus. Ja kādam ir iekāriens, tad pavisam noteikti var atbraukt un pamēģināt, ko tad īsti veči cilāt. Kā mēs cilējam butaforiju. Jā, man ir vēl viens jautājums vispār par tādām, tie vingrinājumi un daudz un dažādi ir, un mēs eksperimentējam dažreiz ar dažādiem svariem. Kas patīk, kas nepatīk? Tā, lai mēs zinām, ko likt un ko nelikt. Kas man patīk, kas man nepatīk, tas jau laikam katram savādāk būtu. Jā, ir. Kas tev stiprās puses ir tieši, kur vingrinājumi? Man patīk akmeņi. Nē, skaidrs, jā. Vilkme, ķēga no zemes saucamā.
Nē, principā man patīk visi vingrinājumi. Ja viņus trenē un ar viņiem tur trenē, gatavojas, tad neviens vingrinājums nav slikts. Teiksim tā. Nē, nu es atceros, kad Māris teikt, piedod, Māris pieminēja vilkmi no zemes. Es atceros Mārpas posmu. Māris izskatījās ļoti iespaidīgi. 21 reizi, ja nemaldos, 60 sekundēs. Jā. 270 kg. Tur bija 270 kg. Izskatījās tiešām tā kā butaforija tu cilā. Bet, jā, tā mēs esam tukšās mašīnas parasti. Mēs atbraucam, noliekam tādu. Bet tā, viss nemīļākais vingrinājums laikam man būtu fermera pastaiga. Jā, nav mans atvēriena. Protams, es viņu trenēju un tā, bet tas ir tas vingrinājums, kas man nepatīk. Kā trenēs atvērienu? Kā es trenēju? Kā trenēji? Man tagad gribās paņemt. Paņemu koferus un tad vienkārši staigāju. Jā, un kaut kāds espanders. Nē, tādas neizmantoju. Bet var izmantot, jā. Citi izmanto tādas. Bet es paņēmu to koferi. Piemēram, kā šonadēļ paņēmu koferi 90 kg. Un tad lēnā solītī pa pēdas lielumam tikai uz priekšu apkārt Kaunasam un atpakaļ. Starp citu, kad nāc no veikala ārā no ģimenes, kurš nesmājas viņas? Mārs vai sieva? Es parasti ar ratiņiem stumju. Neies jau sev pārpolēts. Tā ir. Okay. Vēl viena lieta, kas mums vienmēr interesē, man personīgi interesē, un es domāju, ka Jurim arī un skatītājiem tāpatās, bērnība. Par ko tu gribēji kļūt? Vai tev ir izdevies kaut kas tāds, ko tu teici, ka tu atbrauc uz Ogri. No kurienes tu atbrauc? No kurienes? Pats vispār esmu no Madonas. No Madonas novada, no Dzelzavas. Tad jau jūs ar Dīdzi Zariņu esat novadnieki. Bez maz vai, jā. Un esmu no Dzelzavas. Tur atnāca Ogri mācīties. Par ko es gribēju kļūt bērnībā? Jo godīgs pat nezinu. Par ko tu izmācījies? Es neizmācījos, nepabeidzu. Labi, izlaižam šito. Citiem viens ir ugunsdzēsējs, viens policists, trešais vēl kaut kas. Es zinu, ka Juris gribēja kļūt par šoferi. Smagās mašīnas. Autobusu. Gandrīz ir nonācis līdz tam ar vieglu automašīnu viņš vada. Es tiešām neatceros. Neatceros, jā, par ko gribēju. Normāli, Tā tad nebija nekas tāds. Nebija tāds. Par kosmonautu negribēju. Pilnībā neko tādu neatceros. Jā. Vēl viena lieta, ko tu noteikti vari izdarīt, un mēs tādu iespēju arī ikvienam no jums sakam, jūs varat pateikt paldies, kas tev ir līdz šim vienmēr bijuši līdzi, blakus, vai arī kaut kādi atbalstītāji? Atbalstītāji man tā baigi lielā nav. Vienīgi es varu pateikt paldies Ogres sporta centram, ka viņi dod mums sporta zāli, par mums viņu nav jāmaksā, mēs varam viņu brīvi apmeklēt. Protams, esošajā darba laikā, viss tā. Un paldies ģimenei, draudzenei, kad pacieš mani visus šās gadus, un visu šo sporta veidu trako, kad es varētu to pašu laiku pavadīt kopā ar ģimeni, bet es aizbraucu patrenēties, un paldies viņai par to, ka pacieš. Man jau liekas, ka pats svarīgākais tā arī ir. Ja tev no ģimenes ir atbalsts, tad tev arī patiesībā tā ir motivācija. Tā ir milzīga motivācija. Dzīvesbiedris jau var, patīk, ka tu dari to, ko tu gribi darīt. Ja tev mājās ēdīs kopā, tad rezultāts arī baigi nekāds nebūs. Tā ir taisnība, tā ir reāla dzīves patiesība. Sapratām par tevi, bet mēs noteikti gribam arī pateikt savu paldies šīs sezonas mūsu draugiem, ģenerāla sponsoram, un te vārds ir Jurim, jo Juris ir tas mūsu, teiksim tā, galvenais menedžeris komunicējot ar mūsu draugiem. Varbūt var uzskaidīt, kas tad mums šogad būs? Mums joprojām, tāpat kā iepriekšējo gadu, ģenerāla sponsors ir Klondike Cafe. Mums mazliet ir cits vizuālais tēls, bet to var apstīties mūsu sociālajos tīklos. No iepriekšējiem gadiem mums ir palicis jau patstāvīgi, man liekas, jau mums ir 3. vai 4. gadu mums ir Bosch sadarbība. Mums ir 2. gadu mēs sadarbosimies ar Fakro.
Un Under Armours, kas arī mums ir tāds stabils Sportlands, jā, Sportlands zīmols. Laikam nebūtu pareizi. Nē, Under Armours ir pats par sevi zīmols, bet, attiecīgi... Sportlands veikalos var iegādāties, jā. Under Armour. Jā, un tad no jauna, jā, šogad mums ir vienāds klāt Dobels Dzirnavnieks, kas pagājušajā gadā bija tā, mazliet tā kā uz atsevišķiem projektiem bija kopā ar mums. Un demontāžnieks LV, tad arī ir uz Latvijas čempionātu. Un 18. maijā Ogrē mēs iesāksim, jāsaka, tā sezona oficiāli iesāksies rekorddiena. Kaut gan mēs vairāk ejam uz to, ka tā būs spēka diena, jo es saprotu, ka tiek runāts ar dažādiem spēku sporta pārstāvjiem, svara bumbu cilātājiem, kickbokseriem, svarcēlājiem, kas varētu būt arī turpatās. Pagājušajā gadā bija rekords 100 tonu smagu mašīnu vilkšana. Jā. Šogad mēs tur arī testēsim, un katrā ziņā saldajā ēdienā būs viens atkal liels rekords. Kā vēl tagad pagaidām neteiksim ko, jo tur tikko kā ir nokusis sniegs Ogrē, Zilajos kalnos, es zinu, jā. Mēs beidzot varam iziet ārā, mēs beidzot varam ārā sākt testēt. Tā kā mums ir plānota diezgan raiba un interesanta sezona, tā kā es domāju, ka Māris būs viens no tiem, kas arī 18. maijā tad jūksies iekšā. Nebūs nekādā labākajā formā, bet... Bet tu darīsi to, ko tu spēji. Es zinu, ka Māris spēja ļoti daudz, bet es vēlējos tomēr papildināt arī Juri un pateikt arī paldies mūsu sezonas atbalstītājiem Ādažu gaļai. Jā. Tāpatās arī spēku uzturam VP Lab. Jā, VP Lab mājaslapā tā kā var... Un mēs noteikti nevaram nepateikt paldies arī Gaso, kas regulāri vienmēr atbalsta mūsu sportists ar lokāciju. Un Tērvets salas mums tomēr ir. Mums arī iepriekšējos, ir. Tērvets salas mums būs atsevišķi viens Latvijas čempionāta posma. Tērvetē mums būs alus mucu mešanas čempionāts, kas jau bija. Bet ūdens un alus, kas katru no posmiem būs. Un starp citu, mēs ļoti labi zinām, ka sezonas laikā mums pienāk vēl atbalstītāji, kas nedaudz aizkavējušies un pamostās. Ja? Tā kā laipni lūdzu, mēs esam gatavi runāt ar visiem. Jā, tā kā... Reka Māris teica, ka viņam nesot īsti nevienu atbalstītāju. Es ieteiktu padomāt par Latvijas čempionu atbalstītāju. Vai ne? Jā, vajadzētu, jā. Vajadzētu. Jā, noslēgumā mēs noteikti gribam tev novēlēt, lai tev izdodās realizēt savas idejas, savus sapņus attiecībā uz spēku vīriem, nokļūt Čempionu līgā. Jā, un, protams, izcīnīt atkal Latvijas čempionu titulu, jo, manuprāt, tas ir primāri, tomēr uzvarēt savā, vai ne? Bet es gribētu novēlēt arī ļoti lielu konkurenci. Jā. Tas padarīt noteikti interesantāk. Jā, būtu krietni interesantāk. Jā, tagad īstenībā mēs varētu uzlikt, es saku, totalizatoram laikam mēs nedrīkstam tā, bet drīkst jau sūtīt, vai Dīdzis Zariņš atgriezīsies vai neatgriezīsies. Jā, tas jautājums, vai Dīdzis Zariņš atgriezīsies. Mēs varētu uztaisīt. Dīdzis aizgāja, Dīdzis tagad ļoti aktīvi trenējās, tā kā mēs paši izdarām likmes šobrīd. Tagad Māris droši vien, ka gribētu, lai Dīdzis ir atpakaļ. Jā. Gribētu, jā. Jā, un vēlreiz tad atgādināsim noslēgumā par to, ka tiekamies sestdien. Jā. Būs Māris Krievels, Latvijas čempions pagājušā gada, un daudz citi, gan kuldīgas atlēti, gan Valmieras atlēts Edijs Krieviņš. Un cik sapratu, arī būs arī Latgales puiši, arī būs, jā. Ogres puiši. Un Ogres puiši, jā. Klausies, no Rīgas mums vispār ir kāds? Pagājušajā gadā tā kā sāka, bet No Rīgas ir kā Mairis ir. Rīgā ir Mairis. Mairis ir Rīga, Jūrmala, Smiltene. Jā, viņi nevar saprast. Man liekas, ka mums vajadzētu mest kaut kādu izaicinājumu, lai Dainis, kā rīdzinieks ar visu savu dod iekšā audzina, sāk audzināt jaunu. Vēl jau Rīgā ir Kostja. Viņš pagājušajā gadā viņš sāka un satraumējās, un tā arī nevienā posmā nepiedalījās. Tā kā, bet viņš bija perspektīvs. Kostja, mēs gaidām tev atpakaļ. Kostja, jā, nāc atpakaļ. Un tāpatās arī visi jaunie. Sekojiet līdz mums sociālajos tīklos un informēsim par jaunumiem. Un noteikti tiekamies paraugtreniņos un sezonas posmos. Un nākošais mūsu spēku studija pēc 2 nedēļām. Jā, pēc 2 nedēļām atkal tiekamies. Paldies un visu gaišu! Čau! Lai jaudīgi!